Interesanti fakti. Brīdis atslodzēji ikdienas straujajā ritmā. Starptautiskajā kosmosa stacijā astronauti atrodas bezsvara stāvoklī. Ja uzturēšanās tur ilgst vairākas nedēļas vai mēnešus, saglabāt labu fizisko formu ir sevišķi grūti. Ķermenis ir pieradis pie pretestības, ko uz Zemes virsmas rada gravitācijas spēks, un bez šīs ietekmes muskuļi kļūst vājāki, bet kauli trauslāki. Pavadot kosmosā pusgadu, muskuļu masa sarūk pat par 15% un kaula masa par 10%. Tāpēc Starptautiskās kosmosa stacijas aprīkojumā ir īpaši trenažieri. Astronauti trenējas vismaz 3 veidos, izmantojot gan skrejceliņu, gan velotrenažieri, gan īpašu trenažieri, ar ko stiprina vairākas muskuļu grupas. Kaut arī ilgstošās misijās astronauti ikdienu trenējas 2 stundas, viņiem tomēr zūd muskuļu un kaulu masa, lai gan netik lielā apmērā kā netrenējoties nemaz. Ja astronauts saslimis un vajadzīga medicīniska palīdzība, viņam talkā nāk cits astronauts, jo vismaz viens no apkalpes ir ieguvis medicīnisku izglītību un prot sniegt kvalificētu pirmo palīdzību. Astronautu rīcībā ir dažādas zāles, kā arī ierīces, ar kurām var konstatēt infekcijas siekalu un asins paraugos un sirds defibrillators. Moderna monitoringa sistēma pārbauda Starptautiskās kosmosa stacijas gaisa kvalitāti un signalizē, ja gaisā ir indīgas gāzes vai veselībai bīstami mikroorganismi. Apkalpe regulāri pārbauda ūdens kvalitāti un to, vai uz virsmām nav sastopamas baktērijas. Ilgstošā laikposmā astronautu veselības stāvokli var ietekmēt kosmiskais starojums, kas var mazliet palielināt risku vēlāk saslimt ar vēzi un iegūt nervu sistēmas bojājumus. 2012. gadā pēc 8 mēnešiem smaga darba uz Marsa tika nogādāts NASA jaunākais visurgājējs Curiosity. Ierīce, kuras uzdevums bija meklēt dzīvības pēdas, analizēt iežus un putekļus, meklēt pierādījumus tam, kur un kādā veidā tecējis ūdens un tā tālāk. Mazāk nekā 2 mēnešus pēc nolaišanās Curiosity pārraidīja uz Zemi pirmos iespaidīgos attēlus. Tajos redzama sena upes delta, kurā ūdens plūdis daudzus gadus un sniedzies aptuveni līdz ceļgaliem. Visurgājējs uz Marsa atrada arī apaļus oļus. Tie ir nepārprotams pierādījums, ka tos sev līdzi nesis upes ūdens. Interesanti fakti. Brīdis atslodzēji ikdienas straujajā ritmā.